Ir bijuši gadījumi, kur mēs atbraucam, mūsu ārsts aizbrauc pirmreizējā vizītē, novērtē šo pacientu, un viņš tajā brīdī viņš ir gulošs, jau tāds varētu teikt, pēc pirmā ātras uzmetiena un izvērtējuma varētu teikt to, ka varbūt šeit ir 2-3 dienas palikušas, bet mēs tāpat ķeramies klāt, mēs strādājam, ārsts nozīmē nepieciešamo ārstēšanu, braucam, liekam sistēmas, pārsieram brūces, mazinām iekaisumu, mazinām slimības radītos simptomus. Un mēs esam redzējuši tādu gadījumus, kur cilvēks, kurš jau ir gulošs, jau rokas stiepiena attālumā līdz nāvei, un mēs spējam to cilvēku atgriezt no gulošu uz sēdošu. No sēdošu pieslēdzam klāt fizioterapeits, ergoterapeits, sāk cilvēks pats staigāt atkal. Viens tāds gadījums, kas mums bija Liepājā un Dienvidkurzemē, cilvēks no brīža, kad mēs viņu pirmo reizi satikām, kad viņš bija gulošā stāvoklī, viņš nodzīvoja pēc tam 9 mēnešus vēl. Viņš sagaidīja, kad viņam piedzims mazbērns, tad nepārāk ilgi pēc tam viņš devās tālāk aizsaulē. Tie gadījumi ir, un mēs diemžēl esam tādi, kā lai saka, tāda kautrīga un kūtra tauta. Mūsu tautai ir nērti, ka kādam jāprasa palīdzēt savu piederīgo aprūpēt, jo tas taču ir mans pienākums. Tā nav. Mēs dzīvojam tādā laikā, ka tie resursi ir tādi, ka mēs varam tiešām tiem cilvēkiem palīdzēt, un mēs redzam to, ka ja tiem cilvēkiem profesionāli palīdz, tad ir arī rezultāts.